Sveicieni Pūpoles svētdienā! Šodien 29. marts 26. gada un esam ieradušies Sedas purvā. Šajā video iztaigāsim Sedas purva Jercēna apli, bet pirms tam aiziesim uz skatu torni. Šī skaitās Sedas purva Jercēna dabas takas auto stāvvieta, stāvlaukums. Līdz šejienei mēs, diemžēl, ar auto nemaz netikām, jo tur bija iepriekš posms gana izdankāts, dubļains, mālains. Bez apvidas auto iebraukt bija gana riskanti. Ja ir interese, pagājušā gada 13. aprīlī iztaigājām Sedas purva dabas takas Sedas apli. To varat atrast manā YouTube kanālā un noskatīties. Sedas purvs ir izcils objekts ornitologiem, putnu pētniekiem. Šajā vietā mīt ap 100 putnu sugām. Un jau pēc skaņām var dzirdēt, ka ieradušies arī pirmie gājputni. Jo tuvāk skatu tornim, jo lielāka putnu rosība. Varētu teikt, ka esam nonākuši putnu valstībā. Sedas purvā izcilākais laiks putnu vērošanai ir pavasaris un rudens. Bija domājis, ka tik agri pavasarī vēl nebūs pārāk dzīves kustības, bet kļūdījos. Šeit viss notiek pilnā sparā. Ieklausieties dabas skaņās. Atnācām pa šo taku. Un tagad parādīšu panorāmas ainavu no skatu torņa. 29. marts, bet kas pa tusiņu putniem jau ir? Viens kāsts aiz otra. Skatu torni esam pabijuši un dodamies apakaļ uz savu pārgājiena sākuma punktu. Sedas purva Jercēna dabas takas apli. Kā jau nopratāt, šeit ir iespēja arī iznomāt laivas, ja kādam vēlēšanās pabraukāt par Purvu ezeru, pamakšķerēt. Nezinu, vai variet saskatīt, bet šeit sijājās pamatīgs odu bars. Tā kā oda arī izskatās labi pārziemojuši un sijājas lieliem bariem jau izšķīlušies. Nu, šī ir tā vieta, kur es neriskēju šķērsot ar auto. Esam nonākuši atpakaļ pie takas sākuma. Un šajā vietā sākas Sedas purva Jercēnu dabas taka.
šajā vietā ar atpūtas galdiņu sākas pats Jērcānu aplis. Un tagad mums priekšā apmēram 5 km aplis apkārt Mitrājam purvam. Komentāros varat ierakstīt, kas šis pa putnu. Man nav nejausmas. Un šeit redzams, kā avots izplūst no pazemes. Tagad esam nonākuši līdz uzbērumam. Apakšā redzam ir dzelzceļu gulšņi. Acīm redzot pāri šitam tiltam kādreiz gājis dzelzceļš. Šajā vietā mēs nedaudz nomaldījāmies. Te mēs nācām pa to dzelzceļa uzbērumu kādreizējo. Un šeit bultiņa samulsinā aizgājām tajā virzienā. Tas virziens būtu, ja mēs vēlamies iet uz Sedu. Savienojums ar Sedas purva Sedas apli. Savukārt mums vajag iet šajā virzienā. Labi, ka neaizgājām pārāk tālu. Jābūt atapušies Sadā. Laicīgi norieģēju, apskatījos Google Maps. Jā, kaut kas nav kārtībā. Mēs ejam pa Sedas purvu, ejam! Juhu! Un sēņošanas sezonu arī var atklāt. Mūsu šīs dienas pārgājiens tuvojas noslēgumam. Pienāca laiks tādam nelielam kopsavilkumam. Ejot uz laiku,
prātā velkas paralēls ar pagājušā gada pavasarī izieto sedas apli. Šis salīdzinājumā ir garāks, mežonīgāks, vairāk aizaudzis. Apmeklējumam ideālais laiks varētu būt pēc pāris nedēļām, varētu sākties. Taka būtu piemērota cilvēkiem, kuriem patīk pastaigas dabā, un it īpaši putnu vērotājiem. Ja gribat tieši koncentrēties uz putniem, putnu vērošanu, putnu skaņām, tad ideālais ir pavasars un rudens, jo šeit pulcējas ļoti daudz migrējušie putni. Pašām sev pa pārsteigumu nebija gaidījis, ka jau šodien, 29. martā, būs ieradušies tik daudz gājputni. Un te kārtīgi pastrādājis bebrs. Uzbūvējis sev pamatīgu mājokli. Ja mans video jums bija noderīgs, varbūt pat iedvesmoja iepazīt šo dabas stūrīti, spiediet patīk, dalieties. Savukārt es jums saku čau, uz tikšanos kādu no nākamajiem video.